Tiesas risina strīdus starp iedzīvotājiem, kā arī iedzīvotājiem un valsti. Katram strīda veidam ir sava tiesa – vispārējās jurisdikcijas tiesa un administratīvā tiesa. Vispārējās jurisdikcijas tiesa izskata civillietas un krimināllietas. Civillietas ir cilvēks pret cilvēku, ieskaitot juridiskas personas, komersantus, biedrības. Interesanti, ka administratīvo pārkāpumu lietas, piemēram, ātruma pārsniegšanu, izskata vispārējās jurisdikcijas tiesā, bet krimināllietas ir cilvēks, kas izdarījis noziegumu. Savukārt administratīvajā tiesā izskata administratīvās lietas, kas nozīmē cilvēks pret valsti. Administratīvā tiesa ir, lai sūdzētos par lēmumiem, kas saistīti, piemēram, ar nodokļiem, pabalstiem un citiem līdzīgiem jautājumiem. Visas tiesas dalās 3 līmeņos – augstākā tiesa, apgabala tiesa vai pilsētas tiesa. Rajona vai pilsētas un apgabala tiesas spriedumus var pārsūdzēt. Šie līmeņi tiek saukti par instancēm. Izņēmuma gadījumos var būt, ka kādu lietu nevar pārsūdzēt visos līmeņos, vai arī, ka pirmās instances ir, piemēram, uzreiz jau augstākā tiesa. Ārpus šī ir satversmes tiesa, kas vērtē likumu atbilstību satversmei. Satversmes tiesas spriedumus nevar pārsūdzēt citās tiesās. Šis informatīvais materiāls ir sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds. Par materiālu saturu atbild nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons.